manuprāt, tīri fizioloģiski, psiholoģiski, metodiski pareiza lieta, ko var realizēt sporta skolotājs. Es strādāju Ingas stundā brīnišķīgi to lietu. Tā ir iespēja mierīgi katram sporta skolotājiem, katras sporta stundas sākumā ierindas elementi. Cik nesavākti ir jaunā paudze, tad viens otrs aitu pārska alpu ganībās ir stingri konkrētāks. Ja? Tā kā mums vajadzēja olimpiskajā dienā norganizēt bērniem fotografēšanos, ja? Tad es sapratu, ka viņi neviens nesaprot, kur ir labā un kur ir kreisā puse, ja? Kur vēl pagriezties tajā virzienā. Ja? Un tā ir tāda lieta, kas neaizņem daudz laika, ja? Bet regulāri, tā kā mēs to stundu iesākam, ja? Bērns nosēdam te līnijā, tad lai pagriežas pa labi, pa kreisi vai apkārt, un varbūt par kādu reizi apkārt zālē. Nav mums vajadzīgs tur taurs un bungas, ja? Bet vienkārši dēļ tāds vispārīgs attīstīties. Es atpalieku no Eiropas. Labi, ziniet, ir lietas, ko mēs Eiropā varam aiziet tālu garām viņiem, ja viņi daudz muļķības arī dara. Otra lieta bija, ko es paķēru no Jāņa runas, publicitāti. Par to goda sienu sporta hallē, paldies Lejas kungam, ja, un es domāju, ka tur noteikti Ingūls pie tā piedomās, ja, nopietni. Bet katrā skolā, es atceros, kādreiz arī tika pieminēts šeit Stierulds, ja, kā viņš formēja stendus, kur visiem bija skolniekiem interesanti pieiet un palasīt viņus. Ja? Vai mums visās skolās ir sporta dzīvi atspoguļojušie stendi un kādā viņa stāvoklī? Varbūt mēs Elīt varam šādu lietu kā potenciālu apskates objektu iekļaut nākošā gada skolu pieņemšanas procesā. Pasieties, kā ir noformēta skolu sporta stendi. Tā, motivācijai, vienkārši es to tā saku, motivācijai. Ja? Tas būtu ļoti skaisti, to varētu ar tam pielikt vēl spārklāt. Kas bija trešais, ko es gribēju? Johaidī. Labi, atcerēšos pateikšu.